Labvakar. Labvakar. Jā, atkal ir kāda iespēja jums ar mani tikties un pazīmēt. Tāpat darbojos vēl joprojām. Gan pirts, gan neirografika un viss notiek. Jā, neirografika slēgtajās grupās un dažādas nodarbības. Un kā jau tas ir, vasarā ir lielāks skrējiens, gan klātienē, gan visādi savādāki darbiņi. Un tad jau uz rudens pusi atkal sākās kaut kas tāds, kas vairāk caur internetu un telpās. Jā, prieks, ka jau sāk pievienoties. Un šovakar tēma ļoti norezonēja tieši tas aprakstīņš par šodienu. Viegli pabeigt īpašs akcents uz prāta konstrukcijām, aizspriedumiem, 133% pārliecībām, aizvainojumiem un sajūtas, ka citi vainīgi, ka manā dzīvē ir tā, kā ir. Un ņemam tālāk krāsas, smaržas, lūkšanas, šķidrumus ar mīļumu pret sevi un pasauli. Un šodien ir mēnesis cikla pēdējā diena, kura simbolizē, simbols ir zelta gulbis, mīlestības, piedošanas, grēku nožēlošanas un secinājumu diena. Un valda pilnīga harmonija, upurēšanās, atteikšanās diena, kad noris pārēja uz jaunu attīstības loku. Īpaši svarīgi apkopot secinājumus par paveikto. Pabeidziet iesāktos darbus, mācieties izprast visu skaisto, gremdējieties pārdomās, dāvājiet cilvēkiem prieku, atdodiet parādus, esiet žēlsirdīgi, attīriet, šķīstiet, māju ienesiet, talismanu pakavu. Ēdieniem jābūt viegliem, smalkiem, jāturas no gaļas. Un vēlama atpūta. Viena no laimīgākajām un mierīgākajām dienām mēnesī, kurā labi pabeigt iesāktos darbus un plānot, taču neiesāk nākamo periodu. Tie, kas pie manīm ir bijuši, kad ir stāsts par to, kad nevajag kavēties atmiņās, ne tieši tev notikumi nepazūd, būtībā viņi jau ir, bet tā emocija, kā tu uz to skaties, kā tu uz to reaģē, tev viņa ir tāda neitrāla. Atmiņas nepazūd. Tās lietas, kas ar tevi ir notikušas, viņas varbūt paliek bālākas un varbūt netik vairs sāpīgas. Tieši tā neutralitāte mūs dziedina. Un latviešiem būtībā, nevien latviešiem, ir raksturīgi, kad ik pa laikam tev vajag atbrīvoties no tās nastas. Tā ir saulgrieža, tā ir viss uguns rituāli, kad tu atdod to, ko tev nevajag, lieks, atbrīvo, sadedzini. Un šodien arī mēģināsim šovakar to mazliet pievērsties tam, atbrīvoties no tā liekā, nevajadzīgā, no tās liekās mugursomas, lai mēs varētu doties atkal tālāk
vieglāki, taisnāku muguru, un, ja taisnāka mugura, atliekti pleci, tad arī enerģijas strādā daudz, daudz labāk. Jā, man prieks, ka esat pievienojušies un vēl pievienojās. Cik daudz vai visi zina, kas ir neirografika vai ir zīmēts, un no kuras Latvijas malas mēs katrs esam? Droši rakstiet. Arī nodarbības laikā rakstiet, kas jums ir svarīgs, kādas ir emocijas, kāds noskaņojums, sajūtas ķermeniskās un pārdomas, pārdomas secinājumi. Un, kā jau rakstīju, viss reizinās tik reiz, cik mēs šovakar kopā zīmējam. Patreiz redzu, kad ir it kā 8, es 9, tad rēķinat 9 reiz 9, 81. Tik reizes enerģētiski visas jūsu vēlmes piepildās, sakārtojās un reizē, kļūst jums vieglāk. Un mans tas sūtība būtība, katram ir jāatrod tā sūtība būtība, kāda ir mūsu eisība uz zemes, kādēļ mēs esam nākuši. Un viena no tām man ir veicināt jums pašiem saprast, dziedināt sevi. Jā, paldies, Mudīte raksta, ka pirmo reizi. Mazliet tad tikai parādīšu, bet būs jāsako līdz, ko es daru, jo, smalkāk, sīkāk par neirografiku var apgūt manās īsajā kursā 7 pamatprincipi un 1 algoritms šķēršļu noņemšanā nodarbība, un tad ir lietotāju neirografikas pamatkursu lietotājs, kuru var apgūt. Tas ir lielāks, 8 stundas plus supervīzija. Mans apraksts par stāstu. Jūs aprakstat, es atbildu. Jauki, kas, ko pazīstu, prieks ir redzēt, un tie, kas jau raksta, ka ir pazīstami. Jā, jūs redzat akmeņus, un reizē akmeņos ir saskatāms kaut kas. Šie ir no Dānijas, no Odensas. Interesanti, kad es pat nepiedomāju pie tām. Ar rūnām zīmēju rūnas un Skandināviju, bet to, kad ceļojums ir Odensē, un tā ir dieva Odina zeme. Un šie baltie akmeņi nāk no turienes. Ar īpaši caurumiņiem, tie tādi laimes akmeņi reizē. Šis lielais nē, bet šie viss nāk no jūras un ar tādiem rakstiem, ko ieraksta senatnē, ko vēsta par to laiku, par enerģijām un tā tālāk. Ļoti spēcīgas sajūtas. Šis akmens ir no Norvēģijas kalniem, kur visu laiku visur bija melni akmeņi un pēkšņi parādījās balts man akmens. Ej tur, kur neiet citi, rodi ceļu pats. Jā. Un ja reiz par runām, tad es šovakar arī runu kārtas
Un tāds neliels vēstījums palīgs šim vakaram. Tie, kas ir gājuši pie manis jau pirmo ciklu, un tagad ir otrais cikls rūnu zīmēšanai, ļoti transformācija liela notiek, 25 zīmējumi pēc noteikts sistēmas, kurā mēs atbrīvojamies, arī jāsakars ir ar šodienas atbrīvošanos, no visa liekā sakārtojam sevi, dziedinam un virzamies uz priekšu. Tieši tāpat kā kaučs, jeb izaugsmes treneris, es vadu, lai virzaties, rāpties no tās bedres ārā, dziedinat sevi un virzaties uz augšu. Laiks. Cilvēks, kurš izvelk šo rūnu, šajā dienā atspoguļojas citā formā. Vajag pārskatīt savas domas, savas ieceres, savas vēlmes, vajag nogaidīt un uzkrāt informāciju. Neveiksmēs šī rūna sniedz atbalstu. Ja ir sakrājušās konkrētas neveiksmes zīmes, ja ir sakrājušās konkrētas neveiksmes, šo zīmi var zīmēt uz plaukstas vai vidējā pirksta naga. Laika reālā izpausme. Viņa ārstē arī nervu slimības, depresiju, roku saslimšanas, lieto vispārējas enerģijas iegūšanai. Un šī zīmes devīze savaldība un piesardzība. Rūna atgādina, ka pats svarīgākais ir laiks, tā liek jums vairāk pievērsties savai gara pasaulē, nevis materiālām lietām. Esiet pacietīgi, piesardzīgi un izturīgi. Pat labāk priekšroka dodama apcerēji, jo jebkura jūsu aktīvā rīcība sastaps pretspēku. Tieši tāpēc ir jānogaida. Padoms. Galvenais ir garīgums. Piebremzējiet sevi, dzenoties pēc panākumiem. Nesteidziniet notikums. Labs rezultāts būs pilnībā atkarīgs no jūsu apdomīguma. Atcerieties, jūsu dzīves melnā strīpa drīz beigsies, un jums radīsies jauni spēki un jaunas iespējas. Jā, prieks vēl ir pievienojušies, ir pazīstami, zināmi, kas zīmē, un kad ar mani kopā ir zīmējuši. Prieks redzēt, kā rezonē šī rūna. Domāju arī šai vakara tēmai, viņai ir ļoti paņemam atsevišķu lapiņu. Rūna stāvēs šeit blakām. Un uz atsevišķas lapiņas, kā jau neirografikā ir, 2 minūtes 20 vārdi saucās 2 minūtes 20 vārdi. Atbrīvoties. Mums jau ir tēma jau zināma. Atbrīvoties no tā, kas ir vajadzīgs izdarīt. Kam jūs esat gatavi un ko visums jums atbalsta. Jūs atbalsta. Un 2 minūtes rakstīsiet tos vārdiņus, kas nāks. Jo komanda jau ir dota. Tā.
Un sākam atbrīvoties. Nav varbūt teikts vien tikai no kā, bet kādi vārdi nāk. Ja kāds vārds nāk vairāk reizes rakstam, bet viņu atzīmējam, ka pēc tam, kad viņš ir vairāk reizes, ja? Jā, uzrakstām vēl pēdējo vārdu. Un izskaitam, cik tad vārdiņi. Man kaut kā šovakar ir tā, kad gribās skatīties tur un šur, un ir kaut kāda tāda kā bremze. Tas ir tā, kad, ja divi vārdi, 2 minūtēs 20 vārdi, tad nozīmē, ka tas ir ļoti aktuāli. Šeit man ir man nāk vairāk kārt tie vārdi, atkārtojās, es kādu vēl neierakstu, un ir strādāts ļoti, un ir kaut kā mazliet vēl kādu brītiņu var pierakstīt, kamēr es runāju, vēl kāds vārdiņš nāk, tad pierakstam līdz tiem vismaz 18. Un tagad apskatieties, kas tādi interesanti var būt jums neraksturīgi vārdi, kuri, nekādā saistībā pat liekas, atbrīvoties no, viņi pēkšņi ir uzradušies. Pievērstiet uzmanību, kas tie ir par vārdiem. Man neteiks, ka nenāca konkrēti kaut kādi ļoti kaut kādi notikumi, bet saistība ir. Bet es skatos jau tā, kad, kā dzīve no malas, un par to vēl kaut kādi ir. Ir arī vēl bailes, ar kurām esmu strādājusi tā ļoti, bet ir parādās, jā. No citu kontroles, no sevis šaustīšanas, tas ir interesants vārds, jā, tādus neatceros sen laikam tādu lietojusi, šaustīšana, tā ir tāda kā sevi, jā, kad tik es kaut ko varbūt es tur nepareizi, vai vēl kaut ko, atlaist to, un šeit un tagad, mēs esam šeit un tagad, un par pagātni, nepārmest sev, ja arī kaut kas ir izdarīts ne tā, kā vajag, bet jūs tajā brīdī izdarījāt tieši tā, kā jūs to varējāt izdarīt. Un tieši tik labi,
cik varējāt. Nepārmest, nešaustīt sevi par pagātni. Atbrīvoties no citu pārliecībām, tas ir tā, kad iet runa par to, ej uzklausi citus vai citu mācības vai arī viņu garīgās ceļus un ziņas un, vienalga, ko jūs darīsiet, bet ejiet to savu ceļu. Paņemiet no katra to, ko jums vajag, un dodieties priekšu. Mēs esam unikāli, vienā eksemplārā uz šīs zemes un ar savu ceļu. Un veidojam savu individuālo ceļu. Cik vārdiņi katram iznāca? Tie, kas neirografiku nav zīmējuši, tiem parādīšu mazliet līnijas. Neirografiskā līnija savā ceļā neatkārtojās. Un, ja viņa tā līgani iet, mēģiniet viņai mainīt virzienu un neļaujiet viņai tā brīvi, bez pretestības iet. Tā kā Pāvils Piskarevs saka, ja viņš tik līgani un bez pretestības, tur iznākums nebūs tik labs. Un šos sāsinājumus mēs veidojam tādu iepaļu, lai neironi savā ceļā ejot, virzoties, neatsitās un netraumējās. Ja? Un reizē es arī pavelku to enerģiju uz priekšu un var arī pamainīt to tecējumu. Tas ir galvenās. Pārējo sekojiet, kā es darīšu, tā jūs arī darat. Neirografika ir 7 pamata punkti, jau ir 8, pēc kuriem mēs veidojam zīmējumu. Un reizē mēs esam meditīvā stāvoklī un pašās beigās mēs arī sazemējamies. Un šeit es pavirzu enerģijas. Sīkāk, smalkāk nestāstu, to var apbūt arī nodarbībās. Tā, neredzu, neviens. Ir ļoti skaisti. Litai 30, ļoti svarīga tēma, ja? Un visiem tie, kas ir virs 20, 20 arī runām 20, ja? Bet tad, kad ir virs, tad ir ļoti svarīgi. Un tie, kas atkārtojās, tiem ļoti pievērst uzmanību tiem vārdiem. Bailes, jā. Bailes, būtībā jau arī bailēm ir daudz un dažādi tās rakstura īpašības, kādas ir tās bailes, jā. Šim laikam ļoti izteiktas. Pati
jā, būtībā pirms kāda laika, nu jau tāds lielāks laiks pagājis, sapratu, ka tomēr arī ir. Un viņas tracina, jā, viņas uzvelk. Un, jā, nu cik vien mēs varam, tik mēs nodalāmies no tās apkārtējās informācijas, mēģinām uztvert savādāk, ja? Un tieši tāpēc arī ar tām bailēm ir jāpastrādā. Lai mēs būtu mierā un harmonijā. Jā, tie, kas uzrakstīja, viss ir kārtībā. Un tiem, kam nav mazāk paspējāt, ja gribās vēl kādu pierakstam, ja, mēs aktivizējam tēmu, no kā mēs atbrīvojamies. Ūdens blakām padzeramies, enerģijas mainās, svecīte, paskatāmies, kā deg. Tas ir tiešais sakars, ja tāds kā saite ar visumu. Un reizē paskatieties, kā viņa kurā posmā, varbūt ir tramīgāka, varbūt melna pat deg, raustās un notek, nopil, ja. Ir interesanti, kad zīmēšanas laikā es pēkšņi ievēroju, viņa bija, un moments viņa vienkārši nav, viņa izdegusi, nodegusi, izkususi. Bija, kur strādāju ar dzimtu, tā bija tāda, teiksim, smagā zīmēšana, un tur gāja melni dūmi, un nevarēja saprast, un tā sveces nebija tieši pretīm, un es tikai paskatos, ka tur iet liesmas un dūmi, tādu es pirmoreiz redzēju. Tā kā pavērojiet, kas notiek jums apkārt, vai mierīgi, es redzu savējā liesmiņa ir, man svece deg, vaska svece, mierīga, nav nekādas pazīmes, kad raustītos vai kaut kas tam līdzīgs. Pati arī jūtos mierīgi, kaut it kā vārdiņi, jā, vārdiņi ir tādi, kādi ir. Tad dosimies ceļā. Kādreiz latviešiem bija, atkal man vajag teikt latviešiem, bet, jā, nevien latviešiem, tas jāsaka. Es vairāk arī pēc tam esmu pētījusi, tā kā iet vairāk slāviskajā, ne slāviskajā vairāk informācijas, bet tās pazīmes un tie visi pārējie ļoti kopīgi ar mums. Un līdz to bija vasaras laiks un ziemas laiks. Un ne vienmēr tas sākās un beidzās tajos Ziemassvētkos vai kā. Viņu varēja arī atbrīvot no tā, kas tev nav vajadzīgs. Varam taisīt tādu kā griezumu ar notikumiem. Mēģinam apli izveidot. Man nāk tāda vīzija kā aplis. Ja jau reiz ir rudens un kokiem krīt lapas, sāks krist, vēl salnas būs lielākas, jau mazliet jau krīt, atbrīvojās koks no tas, kas ir aizgājis. Pajūtat, kādu laika posmu jūs gribat ņemt tagad. Ja tas ir no pavasara līdz rudenim, vai no rudens līdz rudenim. Cikls. Es ņemu visu no rudens uz rudeni. Atrodat vietu, kur jūs tagad atrodaties. Man rādās šeit. Un, ja zinat, kā kalendārs veidots, tad Ziemassvētki ir šeit un Jāņi ir augšā.
Intuitīvi man parādījās šī vietā. Tikai pēc tam pieslēdzot, kas notiek. Nu, izapļojam, noņemam šķēršļus, mēs šeit un tagad. Kā jūtaties? Mēs varam iet atpakaļ pret pulksteņa rādītāju virzienu un atzīmēt tos notikumus, tās sajūtas, no kurām mēs vēlamies atbrīvoties. Un viņas var būt tuvāk, tālāk. Jā, varam sadalīt ar tādu tēmu, ka te ir Jāņi, te ir Ziemassvētki. Atceraties savus notikumus un ieliekat viņus kā apļus. Tas ir marts. Te ir septembris. Manas vislielākās bailes, haoss, tramīgums, nesapratne ir šeit. Bija šeit. Un pat marķieris tā stingri pretojās un čirkst. Haoss, bailes, neziņa. Un izdaram izmetumu, izšvīkājam. Un šo izšvīkājumu mēs nopļojam, izapļojam. Noņemam šķēršļus šīm bailēm. Nu, kas kuram jums ir? Nu, kāds notikums, kurā vietā. Sajūtat aplī vai intuitīvi, vai izrēķinat, kur jūs tagad atrodaties un kas tas ir pa laiku, no kāda mēs gribam atbrīvoties tajā un tajā. Šeit vairāk par notikumiem, par emocijām. Izanalizējiet, kas tur bija. Varbūt ar šī brīža skatu jūs skatāties savādāk. Pateicieties situācijai. Es varu pateikties situācijai, ka mana dzīve tika pārmainīta. Samainīta, izmainīta un tā tālāk. Es noņemu šķēršļus, reizē arī pasaku paldies par to, kas bija. Un atbrīvojos no sevis šaustīšanas, jā, atnāca tas vārds un redz, kur viņu var pielietot. Reizē ar šo notikumu atbrīvojos arī no sava veida pienākumiem, kuri nāk jau par, teikšu, savā veidā no dzimtes un tā tālāk, un secinu, ka mēs tikai daļa esam tik ļoti
pildām tos pienākumus, ka citiem nemaz tas neinteresē. Ja? Un secinām, ka mēs varam arī darīt savādāk. Un ierasties tur, kur mēs vēlamies, un būt tur, kur mēs vēlamies, ar tiem, ko mēs vēlamies, un tā tālāk. Un ja man nepatīk, tad es drīkstu arī aiziet. Un sev par pārsteigumu tu saproti, ka viss ir kārtībā. Tikai tu pats sevi šausti un vaino un nezini no kā. Pēc būtības mēs sev sarežģījām tik ļoti to savu dzīvi, kad mēs varētu varbūt pat vieglāk to visu ņemt un skats no malas izanalizēt un necepties, ja. Atrodam vēl kāds, varbūt jums vēl ir kāds notikums. Man ir šeit. Jā, man tie apli iznāk lieli, notikumi bija, pārdzīvojums atkal bija. Ļoti liels pārdzīvojums, savā veidā neziņa, neskaidrība. Un pēkšņi kaut kas, jā, tev bija tikai jāizstāsta sava vēlme, un ļoti daudz atrisinājās. Un šeit es saku, ka visums vada. Visums vadīja šeit, lai es saprastu un atbrīvotos no ļoti daudzām nevajadzīgām lietām, gan materiāli, gan vispār visās jomās, un jā, šeit jau ir atkal kaut kas cits, un visur ir laiks. Jā, runa arī izvilkās laiks, teikšu, ka dziedina, laiks risina. Protams, ja tu pats arī strādā ar sevi enerģētiski, un tad arī sakārtojās. Un visos šajos, kur tie notikumi, mēs izmetumu izveidojam. Viņu var izjaukt uzreiz arī jau pavisam savādāk iztaisīt un izapļot līnijas līdz malām, izvelkot un izjaucot to, kas te ir izšvīkots. Lai paliek tas, kas noņem šķēršus, tai varbūt vēl kaut kam neatrisinātam, lai notikums paliek tur, kur viņš ir bijis, bet es uz viņu skatos daudz neitrālāk, viņš ir tāds kā bālāks, bez sāsinājumiem, jo tā vietā ir nācis kaut kas ļoti brīnišķīgs, taps un būs. Un šeit es atkal varu pateikt tikai paldies šai situācijai. Un no malas skatoties kaut kas traģisks, bet reizē es pati tajā visā sapratu, kad ir kaut kas man tiek gatavots, kārtots un tā tālāk. Un ar pateicību es visu to pieņēmu. Un, jā, un šeit ir pārvērtības. Šogad ļoti daudz, ja ņem to griezumu kā no rudens uz rudeni, es atbrīvojusies no ļoti, ļoti daudz lietām, liekiem. Tāpat tas stāsts, ka mēs braucam vilcienā un vispirms jau iekāpjam tajā vilcienā, tur kāds jau ir, un braucam kopā, kāds izskāpj, un kādā pieturā tu pats izskāp. Un viņi visi aizbrauca. Un tava dzīve jau nebeidzās. Tava dzīve veidojās daudz savādāk, atkal kaut kāds pagrieziens. Tu atkal iekāp kādā vilcienā un atkal satiec jaunus. Un, jā, teiktu, nav ko noskumt, jo dzīve iet uz priekšu.
un mainās. Tu mainies, tev apkārtējie mainās. Aiziet tie, kas vairs nespēlē tavā dzīvē to lielo lomu, tavai izaugsmai nāk nākamie. Un ar pateicību tu vari pieņemt to, kas ar tevi notiek. Pabīdat apakaļ, paskatieties, kāds laiks, kas ir, ja ir kaut kas, mēs velkam, ja nāk vēl atpakaļ, kas noticis. Ievelkam elpu. Es vēl atgriežos atpakaļ. Tas nekas, ka mēs lēkājam, var būt turp apakaļ, laikam nav robežu, mums vienkārši attausts vēl kāds notikums, karsti vaigi un enerģija nāk apakaļ. Jo mēs pie katra šī notikuma atstājam savus dvēseles daļiņas, savu enerģiju. Un šeit var sāpēt gan sirds, gan, viss, kas notikties tāds liekas, jā. Ja sirds sāp, tad dvēsele ziņo par to. Asaras atkal ir trāpīts tieši tur, kur vajag. Un es šeit atkal, man nāk notikumi daudz būtībā ap šo laiku, daudz notikumi. Es gribu no viņiem atbrīvoties kā tādiem. Jo viņi var būt arī savādāki. Viņi ir savādāki. Ja mēs pieņemam paši sevi, vispirms jau tādas, kādas mēs esam, un tad lūkojam, ko mēs varam izdarīt sevis labad. Šajā aplī nāk vārds pārmetumi no citiem, bet apzinoties to, ja kāds pārmet tev, tad viņš jau par sevi visu. To, ko viņš redz manī, viņš redz sevi, un nevienmēr viņa attiecinājumi ir uz mani, bet es varu būt, kad kaut ko par daudz uzņemos. Kāpēc tu to neizdarīji? Kāpēc tu varēji taču varbūt tā un es vēl kaut kā? Nē, es tieši tajā brīdī varēju izdarīt tā, kā es izdarīju. Un tie, kas bija iesaistīti, tie visi bija iesaistīti tajā notikumā. Tai dzīves notikumā, kurš mani māca, ja? Es apgūstu kaut ko, kas man ir vajadzīgs manai dvēselē. Un šeit ir stāsts arī par to, necentieties tos spilvenus pamest arī tiem saviem tuvajiem, mīļajiem, jo viņiem pašiem ir jāaiziet tam visam cauri. Un stiprie nekur nerodās. Ne no kā viņi iet. Viņi iet smagu dzīves ceļu. Kā jūtaties? Aplī liekam 7 plus mīnus 2, no 5 līdz 9. Vairāk neliekam, jo prāts zemapziņa neapstrādās vairāk par 9, jā. Jā, man nāk vēl viens notikums, kuru es gribu tā kā noņemt šķēršļus, jo zinu, ka kaut kāds pārpratums tajā visā ir radies. Ļoti liels.
un es izšvīkāju. Skatoties pēc savu izmetumu, daļēji tas ir viss manā prātā. Dzīvi veidojam mēs paši. Kas tavā galvā, kas tavās domās, tas notiek ar tevi dzīvē. Smaidīsim, būsim laimīgi, domāsim pozitīvas domas, sapņosim, arī tikai pozitīvi, cerības un sapņi un viss pārējais. Veidosim, sapņosim to savu, bez mērķiem jau arī mēs nevaram dzīvot, līdz ar to mums ir jāsapņo, mums ir mērķi, un viņi ir jāliek. Jo vien šeit un tagad ļoti labi, bet reizē ir arī jābūt tam mērķim, uz ko mēs ejam, ja? Un no tā mēs atkal iegūstam enerģiju, lai mēs būtu šeit un tagad. Laimīgi, harmonijā. Darīt to, kas patīk. Un, protams, arī materiāli nodrošināti, lai mēs varam piepildīt savus sapņus un tā tālāk. Un sapņot vajag krāšņi un ļoti, ļoti spēcīgi. Jo nevienmēr to materiālo pusi mums pašiem jānodrošina. Droši rakst, kā jūtaties, vai esat tik tālu tikuši. Man karsti vaigi, tiešām tā kā arī uz tiem notikumiem un uz tiem es vairs skatos jau mazliet ir arī pastrādāts, bet reiz vēl vajadzēja, viņi nāca atpakaļ un cits bija tāds svaigāks vēl. Jā. Un tagad, kā es jūtos un izskatos šobrīd tajā, būtībā laika rats, jā, laika ratā. Ja es biju šeit, tad tagad es esmu šeit. Un zinat, kad neirografikā zīmējums nebeidzās lapā, viņš ir arī ārpus lapas. Un es jau esmu šeit. Es esmu uzņēmusi to enerģiju, uz ko es atstāju. Būtībā īsā laika posmā, ja tā skatās, tā tikai gads, jā, man ir, starp citu, 4. Tikai 4. 5. es reiķināju, ka es pati, ja, kā tāda, kad, kas man šovakar vairāk varbūt uztrauc, neuztrauca, nāca. Viņi ir lieli. Šeit arī mēs visu atkal izapļojam.
Nenestēji savā mugursomā to lieko nevajadzīgo un brīvot viņu. Daudz vieglāk, un arī paši sajūtat, kā jums tagad varbūt ir pleci, mugura, lāpstiņu rajons. Kā jūs jūtaties? Varat pakustināt? Jo taisnāka mugura, jo arī plecus virzot uz atpakaļu. Es novēroju tā, ka es, tā kā apļoju uz atpakaļ, vēl pat sapļauju, tad kaut kāds saspringzinājums, tad tā kā knikšķi, ja? Un tad, kad tu esi viņus izkustinājis, tad viss ir kārtībā, klusums iestājās. Tas nozīmē, atkal ir enerģijas pavirzītas, kāds bloks ir atkal atvērties vaļā. Kamēr turpinat vēl izapļot, mana doma bija par nolasīt lūgšanu. Kungs, es nelūdzu brīnumus un vīzijas, bet spēku katrai dienai. Iemāci man mazo soļu mākslu. Padari man vērīgu un attapīgu, lai raibajā ikdienas dzīvē laikus pamanītu atklājumus un pieredzi, kas man svarīgi. Iemāci man pareizi izmantot manas dzīves laiku, dāvā man smalku nojautu atšķirt vissvarīgāko no otršķirīgā. Es lūdzu atturības, spēku un mēra sajūtu, lai es nepeldētu pa dzīvi vai nelidinātos mākoņos, bet saprātīgi plānotu dienu, saskatītu virsotnes un tālas. Kaut dažreiz atrastu laiku, lai baudītu mākslu. Palīdzi man saprast, ka sapņi nepalīdz. Ne sapņi par pagātni, ne sapņi par nākotni. Palīdzi man būt šeit un tagad un pieņemt šo brīdi kā vissvarīgāko. Pasargā mani no naivās ticības, ka visam dzīvē jānorit gludi. Dāvā man skaidru apziņu, ka grūtības, sakāves, kritieni un neveiksmes ir tikai dabiska dzīves sastāvdaļa, pateicoties, kurai mēs augam un nobriestam. Atgādini man, ka sirds bieži strīdās ar saprātu. Atsūti man īstajā brīdī kādu, kuram ir drosme man pateikt patiesību, bet pateikt to ar mīlestību. Es zinu, ka daudzas problēmas atrisinās, ja nekas netiek pasākts, tad iemāci man pacietību. Tu zini, cik ļoti mums nepieciešama draudzība, ļauj man būt cienīgam saņemt šo skaistāko un maigāko likteņa dāvanu. Dod man bagātu fantāziju, lai īstajā brīdī, īstajā laikā, īstajā vietā, klusējot vai runājot, es sniegtu kādam nepieciešamo siltumu. Padari mani par cilvēku, kurš prot uzrunāt tos, kas atrodas pašā apakšā. Pasargā mani no bailēm kaut ko dzīvē palaist garām. Dod man nevis to, ko es vēlos, bet to, kas man tiešām ir nepieciešams. Iemāci man mazo soļu mākslu. Pēdējā laikā ir ļoti nācis tāds teikums, arī šajā ir par to, kad iemāci man pareizi izmantot manas dzīves
laiku. Iemāci mani saskatīt un lieki netērēt savu dzīvības enerģiju, bet atrast to dvēseles sūtības būtību šeit uz zemes. Un mēs daļēji arī to dvēseles enerģiju atgūstam ar to zīmēšanu, jo katrā šajā izmetumā mēs atgūstam enerģiju, to atstāt to uz emocijām, uz notikumiem un atgriežam sev apakaļ. Tieši tāpēc teicu, ka ir gan karsts un arī, starp citu, arī tās skudriņas skrēja un viss pārējais, kad enerģija atgriezās, ja? Tās ir tās dvēseles daļiņas atnāca atpakaļ, un jums ir spēks dzīvot šeit un tagad, un plānot to savu nākotni. Un mēs arī ar neirografiskajām līnijām izvelkam tādu kā ziņu ārpasaulē, sociumā par to, ka mēs esam pastrādājuši. Un reizē arī te ir mazliet tā kā pavirzam tās enerģijas uz āru, pašķīdinam vēl. Ļaujam tai rokai mazliet tā kā pavirzīties. Ieelpojam. Un tad sajūtam, ja mēs esam dalījušies ar ziņu, tad mums, lai harmonija būtu, mums ir arī jāsaņem. Un mēs saņemam gan no apkārtnes, gan no visuma, gan no zemes spēku turpināt. Ir svarīgas tās līnijas, ir svarīgi krustpunkti, jo tur ir spēcīgas enerģijas. Un atkal ir izapaļošana. Mēs noņemam šķēršļus, jo šajā brīdī mēs sākam mainīt to savu programmiņu. Jau sākām tad, kad noņēmām šķēršļus, pateicāmies šai situācijai, jo visas situācijas, visi cilvēki, visi notikumi ir domāti priekš tevis. Un šiem notikumiem dziļā pateicībā pasakamies paldies par to, ka viņi tur bija, ka tie cilvēki bija. Tā vieta, tas laiks. Nāk teksts nolika pa plauktiņiem visu to, kam tur bija jābūt. Man deva iespēju saskatīt to, ko es varbūt agrāk neredzēju, nesapratu, jo dziļāk ejot savos
no skapja velkot ārā šos skeletus, jo vairāk es būtībā priecājos par sevi, kad man dzīve mainās. Reizēm es skatos no malas, reizēm es ieklūpu atkal iekšā kaut kādā savā grābeklī, un tad, kad es atkal tieku ārā ar sapratni, es pateicos par to, kad atkal ir apgūts viens grābeklis. Un analizēt tās situācijas, ko jums visums dzīve piespēlē, kāpēc tas tā ir, ko viņa rāda, kāda ir jūsu emocija, reakcija, kāda ziņa tiek nesta. Ja ir iznākusi tās lielās līnijas, ka uzvilkt tādas taisnākas, mēs viņas drīkstam pārvilkt un ar tādiem kā līkumiņiem. Kā neirografiski izvilkt, iekustināt šo enerģiju, kas te virzās. Jā, neaizmirstam padzērties. Un reizē ar to uztveriet, ka jūsu ūdens ir, vai ko jūs tur dzerat, bet būtībā ūdens nes informāciju, kuru jūs tagad veidojat. Jūs ierunājat paši savu ūdeni ar domu formu. Bija par bailēm. Man mazliet pašai bija bailes un bija kam par bailēm. Bailes, atbrīvojies no bailēm, ļaujies plūsmai, nedod visam impulsu, apstiprini, ka manas bailes ir pamatotas. Nē, dod impulsu, ka esmu stiprs. Es šajā brīdī baidos, bet es esmu stiprs un ticu sev, ka tikšu ar visiem pārbaudījumiem galā. Manam garam baiļu nav, dvēselei manai baiļu nav. Ap mani vijās zelta joslas, gaismas diegu pavedieni. Manam garam baiļu nav, dvēselei manai baiļu nav. Ap mani vijās zelta joslas, gaismas diegu pavedieni. Manam garam baiļu nav, dvēselē manai baiļu nav. Ap mani vijās zelta joslas, gaismas diegu pavedieni. Tas ir kā vārtojums pret bailēm. Ļauj izanalizēt, no kā tev ir bail, un atlaid tās bailes. Un vēl latviskā mantra, tautas dziesma, spēka vārdi.
Atskrien viedas, baltas domas, aizskrien bailes, aizskrien sāpes, izskan atklāsmes un zintis, izskan sirdī dziļumā. Liec tās baltās viedās domas, liec tās vienā pinumā, tur, kur atklāsmes un zintis liecās sirdī dziļumā. Lai izdzēstu, izdziedinātu negatīvās pagātnes programmas un sakārtotu visumu sevī un ap sevi. Viss ir enerģijas, un ap tevi kāda enerģija, kāda tevī, tāda ir ap tevi. Jo harmoniskāks būsi, jo harmoniskāka vide ap tevi kārtosies. Pavirzam tās enerģijas, izapļojam un pavirzam pa tām līnijām, lai viņš iet tālāk. Sajūta, ka enerģija pieplūdums atkal ir. Vaigi karsti bija, bet patreiz nāk tāds tā kā vēsumiņš apkārt. Jā, sajūta, ka ap mani pašu vēss enerģijas. Nu, tur sāk darboties. Viss notiek. Būs kaut kad mazliet vēlāk būs arī zīmēšana veļu laikā ar senčiem. Ja ir interese, varēsiet pievienoties. Drīz sāksies veļu laiks. Un arī šī atbrīvošanās ir attīrīt sevi, atvieglot sevi, atdot prom to, ko tev nevajag. Jo arī tas tumšais laiks vēl tumšāks nāks, un tad ir tas depresīvais stāvoklis sākās, un tad viss, kas liekas, visa apkārtējā situācija, vēl tā tumsa. Nu, ejam tai saulītē. Šodien bija brīnišķīgs laiks. Arī, daudz ko varēja padarīt. Sakārtot tos darbiņus tie, kas nav izdarīti, jo tie arī atņem enerģiju. Es atlieku, nevaru izdarīt tur, šur un tā tālāk, Protams, ko es patīk darīt tas, kas tajā brīdī liekas jauks bet, ja ir kaut kas tāds, kas ir sakrājies, kurš ir jāizdara, to vēlams arī šajā laikā izdarīt. Ievelkam elpu, sajūtam, kāds ir tagad, kā jūtamies. Gads un tu. Varam ņemt jau zīmus un krāsot. Izvēle jūsējā, kuru ņemsim, vai kurš. Reizēm ir tā, ka mēs kādu kaudzīti paņemam, un krāsojam tikai ar šiem. Man nāk oranžais. Ja jums neprasās krāsot tos apļus, varat arī nekrāsot tie, kas ir šie, kas ir izmetums izdarīts. Viņam var apiet, viņš nav obligāti jāizkrāso.
Jo neirografikā klājās virsū notikums, mēs viņam uzliekam, atstrādājam tā kā ar šķēršļu noņemšanu, un tur var izveidoties pilnīgi kaut kas cits. Es sajūtu, kad ir enerģijas vēl ir pienākuši klāt ar to, kad izvilku, un es sajūtu, ka man jau bija šeit jau tāds kā zieds. Es izveidoju to, ko es ieraugu. Nevelku apli, es varu vilkt apli, sajūtot. Es esmu palielinājusies tādā veidā, ja. Lai viņš nebūtu tā kā taisna tā līnija, es viņu izvalku daudz savādāk. Varat arī novilkt ar roku, cik jūs esat. Un to līniju iedzīvināt, izapļot un reizē arī iedzīvināt kā tādu ar vilnīšiem neirografisku līniju, lai viņa sāk dzīvot, kustās. Dabā neviena līnija nav taisna. Un atkal mēs izapļojam. Es sajūtu, ka es ar dodot un ņemot esmu iegūs papildu enerģiju. Un mana vēlme ir sevi. Es esmu tagad, tik liela, kad mans gads ir iekšā. Gala rezultātā vēl nav būtībā izkrāsots, bet es esmu secinājusi, ka šis no rudens līdz rudenim man ir devis daudz pārmaiņu, un tiešām tai pozitīvajā, kurā es esmu pat atzinusi par to, kad visums mani vada. Tikai jāuzticās. Līdz tam ir jānonāk, līdz tam ir daudz klupieni, kritieni, celšanās un atkal kritieni un atkal celšanās un tā tālāk. Ja? Daudzas transformācijas man pie šī gada būtībā ir gan rūnu cikls, otrais ir ļoti, gan sakrālā ģeometrija, kas nākus man ir palīgā, gan vēl daudz kas, gan neirografikā, gan citās garīgajās praksēs, kurš sapratu, ka transformācija ir bijusi dziļa, sāpīga, reizēm liekas, bet jā, uz pozitīvo. Turpinām līmēt. Arī uzdodam jautājumu, kas tā ir par krāsu, kāpēc viņi ir atnākusi. Oranžā viņa tāda interesanta, oranža spīdīga tāda, viņa nekrāsojās tik ļoti, bet tā ir radošuma ļaut, radīt. Priecāties par mirkli, priecāties par šo brīdi, par vietu, par laiku, par cilvēkiem, pateikties. Tu esi svešā vietā, bet tev daudz vairāk ir pazīstami, nāk klāt, runājās un sveicina un tā tālāk, kurš varbūt kādreiz bija griež galvu uz otru pusi un paiet garām un nesveicina. Un tas, kā mums ir ļoti raksturīgi, bet tad, kad tu pats tā kā paveries un sāc pretīm, tā kā pasmaidi un sāc runāties, viņi pēkšņi atraisās, ja.
Tā kā viss no mums pašiem vien ir atkarīgs, ja. Šeit nāk man tādi kā lilīgi, violetīgie, tas ir tāds kā augšējā krāsa, reizē, ja tā ir radošuma, ja par čakrām runā, tad tā ir otrā, un tad tā varētu būt tā kā augšā, tad šeit un tagad būt reizē pie zemes, un reizē visum enerģijās, bet māciet būt šeit un tagad. Ļoti svarīgi ir sazemēties. Ar krāsjām virs tās enerģijas, kur jums viņas ies, kā viņas ies, un kas vēl kāda krāsa nāk, kā jūtat, kā sajūtat viņu. Gan kā ķermenis jūtās, gan kā doma, gan kā emocija. Patīk, nepatīk. Es nekrāsoju tos apļus, jo šeit viņš aiziet ar krāsu pāri un veido tādu kā plūdumu. Cik sparīgi gribās krāsot, cik spiest to zīmuli. Es, starp citu, krāsoju tādiem zīmuļiem, tagad no kaudzītes paņēmās tieši, ko es kādreiz par nekrāsoju. Man nepatika viņiem tas, ka viņi tādi bāli, un viņiem nevarēja dabūt to spilgtumu, un tagad es bez problēmām arī zīmēju to bālo. Viņu mazāk var redzēt ekrānā, bet, tas ir tāds pieņemt, ka tu vari arī ar šiem zīmēt, ja. Kā lūkšanā bija teikts, paskaties arī uz to, varbūt uz to zamāko, kas tev nepatīk, ja. Tad šeit ir tas zīmols nepatika, bet viņš ir paņēmies un krāso. Neatstājiet kā vitrāžu, laukumiem ir jābūt blakām. Te ir balts ar baltu, ja, un viņš aiziet, tā krāsa aiziet. Viņus arī pārkrāsot un tonēt, bet neatstājiet vienu dzeltenu, vienu tur, un zaļu un zilu, un tālāk viņš neiet. Tad tās krāsas arī enerģētiski nespēlējās. Enerģija neiet uz priekšu. Reizēm tie, un šis arī tāds pats zīmols, kaut kā paņēmies ne tie, pat nemeklēju tos, ar kuriem man patīk zīmēt, bet ņēmu tādu, kas nāk. Un šeit lūst un jāspicē arī savu veidu pretestību, un tieši tajā manā kodolā tas, kas ir uzzīmējies pats pirmais. Savā veidā man iznāk tāds pasteļu zīmējums, pasteļu krāsās. Jā. Līdz šim ļoti, neteiks, ka līdz šim bija arī gaišie zīmējumi, bet pārsvarā gribējās viņas tāds ļoti, ļoti spilgtus un tā tālāk un pamatīgāk. Tad šie ir jau tādi vieglāki, tās visuma enerģijas, jā. Ja nāk visuma enerģijas, tad šeit bija par to, ka te tieši krāsoju to daļu, kur ar dzimtu sarunājies, jo lapai ir arī nākotne, pagātnes daļa,
dzimta, tava pagātne, tad šeit saka, neklonies visiem, ej savu ceļu. Tas ir runa par to, daļēji jau es pieminēju, par to, kad tev nav jādara tā kā visi dara, jo tu drīkst darīt arī savādāk. Un tu vari darīt tad, kad tev ir nepieciešams to darīt. Tepat liekas, kad ir atnākuši kādi no, enerģētiski jau sajūtu, kad atnākuši no senči ar mani parunāties, jau klāt jau ir. Tas arī tas vēsums, ko es sajūtu ap sevi, arī tagad patreiz viņš atkal ir tā kā sajūtās. Tās arī ir tās senču enerģijas. Un varu iekrāsot to savējo apli. Šādā veidā es arī varu pavirzīt tās enerģijas ar krāsu, mazliet arī augstāk un pamainīt to savu rozā, kas tur ir, vai violetīgais. Kā jūtaties? Droši rakstat komentārus, jo šobrīd ir tāds klusumiņš, tik vien kā ar cipariņiem. Vai spējat sajust tās enerģijas, vai ir kāds atnācis ar ziņu? Un kā tagad jūtaties paši? Jā, tagad ir dzeltenais. Dzeltenais runa iet par aizsardzību. Pati esmu salikusi, kā ir betons, tad, kad mani neaiztiec, vēl kaut kāda daļa ir no tā. Un tas arī pie tās programmiņas par bailēm, ja. Šeit kaut kas šķīdinās ārā. Tieši caur to aplīti. Maz aiziet uz notikumiem. Caur notikumiem viņš jau iet projām.
Tagad sajūtat, kā ir, kā bija. Paskatieties uz tiem notikumiem, par kuriem jūs zīmējāt, kā jūs uz tiem skatāties. Vai vēl ir tā emocija, kāda bija, vai tur ir kaut kas mazinājies, vai neitrāli. Ja tā emocija ir, nav vairs tik izteikta, ka skatāties neitrāli, viss ir kārtībā. Bet, ja ir vēl kaut kāds, kas nepatiku, pārdzīvojumu, tad noteikti vajag pastrādāt ar viņu vēl atsevišķi izmetumu, izdarīt tieši to situāciju. Un mēs izvelkam laika dziedinošās līnijas un paveistam visumam, ka mēs šovakar esam pastrādājuši ar tiem notikumiem, savas dzīves tiem notikumiem, kādā laika posmā, un nevēlamies vairs to smagumu nest līdz savā turpmākajā dzīvē. Mēs vēlamies no tā atbrīvoties, dziedināties, lai nāk visums tajā visā palīgā. Un ja kaut kas mums nav saprotams, lai viņš rāda, lai parāda mums saprotamā veidā, caur cilvēkiem, caur skaitļiem, caur notikumiem, caur vietām, tieši tā kā mēs saprotam, un lai saņemot ziņu, mēs varam arī norādi, kā to vēl vairāk īstenot. Un transformācija, lai notiek mums viss harmoniskākajā veidā. Tieši tā, kā mēs. Jā, un naktī, lai mums ir tāds mieriņš, ja. Šīs lauka līnijas izvelkam vismaz 2, 3. Varam arī caur tiem figūrām, caur apļiem vai caur tēliem, ko saredzējāt. Ievirzot to enerģiju jums vēlamā virzienā. Viņai jābūt tādai biezākai, tā lai viņa caur redzi zemapziņa saņem signālu un veids pārmaiņas. Ieelpojam, pajūtam, sajūtam, kā ir, un izzīmējam tagad, cik liels laplis jums tapa, kur jūs esat paši. Un šai ir jābūt līnijai, tādai daudz traknākai pat par tām lauka līnijām, tā lai, tā riktīgi mēs sazemējamies. Un šeit jau varētu rasties plāni, ko mēs varētu darīt sevis labad. Šis sazemējums bieži vien
nepatīk. Ja ir tapis tāds skaists mākslas darbs, zīmējot, tad šīs līnijas, gan tās lauka laika līnijas, gan fiksācija, jā, tā kā saka, viņa tik ļoti strīdīga ir, ka viņa visu tur izjauc to visu, kas tur ir bijis, bet viņš ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, mēs sazemējamies. Ja tur bija lidojums un viss pārējais, tad šeit mēs sazemējamies un esam šeit un tagad. Un, jā, ko mēs darīsim? Pirmais, kas ir jāpadara, kaut kas, lai sazemētos arī mājās. Vai ir tas galds kaut kur jāpiekārto, vai skapis, vai kaut kas tāds, kas nav padarīts. Un iekustinām tās enerģijas, lai mēs justos harmoniski. Šeit arī ņemam un nopļojam pie fiksācijas, pavirzām tās enerģijas tālāk, lai viņas iet un ko jūs vēl varat izdarīt sevis labad? Ko nenest līdz, ko pakārtot, sakārtot, vēl ir iespēja atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, vietām, cilvēkiem. Nenest to upuri. Jā, ieklausīties arī sevī, tas, kas varbūt kāda informācija nāca arī zīmēšanas procesā, jo šeit arī svarīgi zīmējot, piefiksējiet cilvēkus, vietas, kas nāca. Arī šajās lauku līnijās ir izapļošana vajadzīga, lai iekļautos fonā, lai viņš tur neiet tikai kaut kādā strīpā, bet reizē harmoniski iekļautos fonā, un arī jums tā transformācija būtu ļoti tāda patīkama, vismaz, ne šausmīga, drausmīga un nevar piecelties, ja. Nebaidieties, transformācija arī reizēm notiek, ja viņa ir tāda, liela, tad ir nespēks un gribās gulēt un viss pārējais. Tas arī ir viss pie lietas. Tad noteikti jums vajag tādā veidā. Tādēļ mēs prasam, lai transformācija notiek visharmoniskākajā veidā tieši jums. Tā visur, kur redzam kaut kas ir asāks, izapļojam. Nenoslinkojam, izapļojam, jo, tad mēs arī, lielākas iespējas sev dodam. Vai tie, kas zīmē pirmo reizi, viņiem ir viss saprotams? Jā. Ja interese ir lielāka, tad ir nodarbības, kurās var iepazīties ar neirografiku. Pamatiem, kā zīmē, kā viņa darbojās. Un šo daļu pie, kā jau fiksācijai, mazliet iekrāsojam stingrāk, lai arī var redzēt, ka tur ir mazliet.
spilgtāks. Nozīme ir gan līnijām, gan šaurākām, gan platākām, biezākām, gan krāsai, gan figūrām. Lielāks, mazāks, vidējs, viņš saspēlējās enerģētiski un notiek lielāka kustība. Reizē mēs iekustinām gan zemes plānus, gan visu enerģijas. Ja ir par smagu tās līnijas, tad drīkstam arī vēl kādu pavilkt tādu smalkāku. Pavirzam šīs enerģijas. Paskatāmies, kur varbūt ir palicis vairs tikai gandrīz viena krāsa. Varam arī izzīmēt kādu līniju ārpusītē vai pa vidu tā, lai tur nav tā krāsa viena pati. Pajūtam, sajūtam, kā jums tagad ir. Varbūt tāda sajūta, kad, es nejūtu neko, man nekas nenāk. Gulēt, ejot kaut kur blakām, turam šo zīmējumu. Un enerģijas strādā. Varbūt sapņu ziņas nāk. Varbūt jums sapratne nāks tikai nākamajās dienās, jo jūs varbūt esat nocietinājušies tik ļoti, kad neuzņemat tik ātri to ziņu, nepieņemat. Vērojiet, kas ap jums notiek. Tāds ir mans zīmējums. Pēc būtības šeit pat var likt uz lielo lapu, turpināt zīmēt, jo aplis es daļu no savas sajūtas šī brīža vēl neredzu. Patreiz nevaru saskatīt, tādēļ man ir viņš mazliet tā kā, neredzamā daļa un nākotne. Pagātnes, nākotnes saistība, es mazliet tā kā viņu vēl neredzu. Bet tas nāks uz priekšu, gan ieraudzīšu. Varu likt uz lielās lapas un turpināt zīmēt. Turpināt arī ar papildus šīm fona līnijām, jo man viss zīmējums jau ir tas lielais S, tagad ir pa visu lapu, un meklēt vēl kādu palīgu, ieraudzīt resursus, plānus un visu pārējo. Jā, skatāmies, vērojam, kas ar jums notiek un kā tas ir, jā. Un nobeigumā vēl viena, kā spēka vārdi, lai jums izdodās saklausīt, saskatīt pārmaiņas, gan arī atbrīvoties no šī smaguma, kas nav vajadzīgs līdzi nest.
Vieda tāda zināšana, kurai gaišu ceļu rādu, vieda tāda dzīvošana, kas stājiņu stiprināja. Gaišu ceļu gāju, savu stāju stiprinot. Visas manas dziļās sāpes ver man dzīves gudrībiņas. Gaišo ceļu ieraudzīju, tumsai klātu skaroties. Tā man vēras sirds siltumu, savas dzīves atzīšanu. Vēlētā dzīves gaita, dvēselītes izvēlēta, dzīvošanas atzīšana, miers ar sevi pilnībā. Atver saprašanu par vēlēto dzīves pārbaudījumu, neizbēgamību un nepieciešamību. Ar pateicību pieņemam dzīves grūtības, atrodam, kāpēc viņas ir radītas, pateicamies, no sirds sūtam mīlestību, visu mīlestību caur savu sirdi tiem notikumiem, tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti. Un lai viņiem labi klājas. Paldies par kopā būšanu. Jā, reiz, cik, tad vēlāk redzējuši, cik ir zīmējuši. Patreiz ir atkal 10, 11, bija 12. Tad te brīdī 12 reiz 12 ir liels skaitlis. Un enerģijas virmo, un katrs mēs esam dziedināti. Jā, paldies, Gita. Jā, paldies jums par kopā būšanu, uzticēšanos. Liekat zīmējumus, ja varat, arī aprakstiņu, kaut kas konkrētāks, varat personīgi atsūtīt un uzrakstīt. Priecāšos arī citās nodarbībās ar jums satikties. Noteikti būs cikli kādi jauni, saprotu, ka kaut kas būs. Runas tiks turpināts, sakrālā ģeometrija un pārējās dzimta. Protams, lai mēs, kur esam, mēs esam paši un ceļš pie mums pašiem. Atrast ceļu, atrast spēku sev saredzēt, sevi dziedināt. Lai jauks vakars, un es tiešām priecājos par tiem, kas ir zīmējuši mani kopā un ir atkal redzami, atkal kopā zīmē, un arī tie, kas ir no jauna. Viss informācija ir manā neirografikas meditīvā zīmēšanas lapā. Skatāties, kur ir albums, tur ir, vēl nav viss galīgi ielikts, bet tur ir arī nodarbības saraksti, ieraksti. Jā, pateicos sirsnībā un paldies!